Šitā te gan nevajadzēja. Man ir māsa. Ļoti jauka, sirsnīga, mīļa. Un bērnībā mēs ļoti daudz ķīvējāmies ar viņu. Tāpēc varbūt bija ļoti maz labu vārdu, ko mēs teicām viens otram. Bet, ja tagad es viņai pateiktu komplimentu un turpinātu viņus teikt, tad domāju, ka sākumā viņa būtu šokēta, ļoti pārsteigta. Bet tad soli pa solim es domāju, ka viņa arvien vairāk par to priecātos, jo kurai gan sievietē nepatīk komplimenti. Es piekrītu piedalīties šajā eksperimentā. Man tas liekas, varbūt, ka nebūs tik viegli nemaz izdarāms, bet vēl jau vairāk iemesls piedalīties. Būs interesanti noteikti. 80% of women in Latvia feel unappreciated both at work and at home. It is up to us, guys, to show her gratitude for the small things she does every day to make our life better. Say thank you to your colleague for listening to your problems. Tell your girlfriend that she cooks better tomato soup than your mom does. She will take it as a compliment. Eksperiments numur 1. Kas tur notiek? Kristīna, ko tur dari? Kaut ko šiverē. Es arī palīdzēšu. Mīļās, es palīdzu. Kristīna, panāks. Es gribu pateikt, ka es novērtēju, ko tu dari. Šitā māja, bez tevis nebūtu māja. Tici. Sveiki! Šodien es veikšu savdabīgu eksperimentu. Izteikšu komplimentus visām savām sieviešu kārtas kolēģiem. Un kā pirmo sākšu ar savu darba kolēģi sekretāri, jo viņu es satieku pašu pirmo. Tā kā misija ir skaidra. Es atvainojos. Es gribēju pateikt to, ka esmu ļoti daudz no jums mācījies. Un es ļoti novērtēju to, ka jūs protat uzklausīt savus darba kolēģus. Paldies man par to. Paldies. Pēc tā, kas notika mājās, nebija pārliecināts, kā Kristīna uztvers to manu komplimentu, tāpēc uzaicināju viņu uz restorānu. Nu jā, kā vējās, kā ierasti. Ok, tagad es parādīšu, kāpēc ir vērts gaidīt. Čau! Čau! Tu esi brīnišķīgi, burvīgi. Labdien! Esmu dzirdējis ļoti labas atsauksmes par jūsu mākslas studiju. Vai jūs varētu kaut ko vairāk pastāstīt? Nodrošināsim ar visiem nepieciešamiem materiāliem nodarbības laikā. Paldies par palīdzību. Lūdzu. Un redzu, ka jūs esat ļoti zinoši un ļoti labi pārzināt šo sfēru. Liels paldies jums. Visu labu! Visu labu. Man šķiet, ka viss nāca lieliski, vienkārši brīnišķīgi. Meitene bija priecīga un es redzēju, ka viņai komplimenti ļoti patika. Esam atnākuši uz apģērbu veikalu. Kristīna man palīdzēs izvēlēties kaut ko labāk. Ir tā neko. Pēc kā es izsītos, ja tu neparūpētos. Jā. Taisnība. No sākuma bija grūti atrast precīzi tos vārdus un to brīdi, kad labāk komplimentēt. Bet, kad kompliments bija pateikts, es sapratu, cik ļoti tas izmaina attiecības pat, un tāda nieka lieta var izmainīt, var nest milzīgas izmaiņas. Nu, protams, pateikt komplimentu pazīstamai sievietei krietni vien vieglāk, jo es zinu, kas viņai patīk un kas viņu iepriecinās. Bet pateikt komplimentu nepazīstamai sievietei krietni vien grūtāk, jo dažas no viņām var apvainoties, dažas no viņām var pārprast. Tāpēc vienmēr ir jādomā, ko īsti teikt. Īstenībā es gribētu, lai viņš turpina izteikt man komplimentus. Dažreiz pilnībā pietiek būt tādai, kā tu esi, lai jūs tos novērtētu. Man patīk mans darbs, un labi vārdi uzlabo manu lomu.
Šis ir lielisks pārbaudījums, jo pievērš uzmanību uz sievietes īpašībām.